Labi, ka mums ir tas, kurš ir izgājis visas cīņas un ir ieguvis visas uzvaras. Viņš bija kārdināts visā, tikai bez grēka, un tāpēc viņš var palīdzēt tiem, kas tiek kārdināti. Viņš tevi saprot, viņš bija miesā, viņš to pieņēma, lai šodien būtu tevī, un lai tevi no iekšienes, kā psalmos teiks, mana iekšiene mani māca. Saprot, nevis kaut kas tas no ārienes, tu pēkšņi tur googlē kaut ko meklē, jā? Vai rakstos pēkšņi meklē, bet atnāks svētais gars, kurš jums atgādinās visu to, ko Jēzus bija teicis. Viņš jums rādīs Jēzu, un kā Pāvils teica romiešiem 13:14, lai jūsu bruņas ir Jēzus Kristus. Pats Jēzus paliek par tavām bruņām no visām ienaidnieku uzbrukumiem, tāpēc, ka tev ir Kristus prāts, tāpēc, ka tu atrodies Kristū. Kas ir Kristus? Tā ir patiesība. Jūs iepazīsiet patiesību, jūs iepazīsiet labāk Jēzu, jūs viņu labāk sapratīsiet. Šī patiesība jūs atbrīvos no vēlnišķajiem meliem, no visa nepareizā. Viss, kas ir nepareiz, tā ir tumsa, un tieši tajā tumsā vēlns darbojās. Un kad mēs atrodamies tumsā, tad, kad mēs nezinām, ko ir izdarījis Jēzus priekš mums, ko par mums Jēzus. Un kas notiek, mēs nepareizi domājam, mēs nepareizi runājam, mēs nepareizi jūtam un mēs nepareizi darbojamies. Un caur to mēs arī iedodam ienaidniekam vietu, un Bībelē teiks, nedodiet vietu vēlnam. Mēs runāsim šodien par cīņas ieročiem. Mums ir savas cīņas, tāpēc, ka mēs dzīvojam. Tāpēc ir cīņas, tāpēc ir kaut kas vērtīgs. Kāds grib uzbrukt, lai kaut ko atņemtu. Cīņa ir garīga, neredzamajā pasaulē. Jo ja sātnam sanāk uzvarēt kaut ko neredzamajā pasaulē, kaut ko tevi uzvarēt, agri vai vēlu tas parādīsies redzamajā pasaulē. No neredzamā Dievs radīs visu redzamo. No nekā viss pēkšņi ir radies. Kā es jums reiz tādu atklāsmi teicu, ka sātans kopē Dievu, viņš saka, es arī māku ne no kā radīt konfliktu ģimenē. Vienkārši no tukšas vietas cilvēks sāk strīdēties, tāpēc, ka viņam likās, viņam kaut kas sadzirdējās, vai viņai fantazē rodās greizsirdība. Un cik reiz mums ir bijis tā, ka sātans mūs noķer, mēs baidamies no tā, kas vispār nekad nenotiks. Mēs baidamies, vienkārši tukšas kaut kādas fantāzijas iedomas, un kas notiek, beigās mēs atnākam pie tā, ka tas nemaz nenotika. Priekš kā man bija tā jābaidās, bija vienkārši jāuzticās. Un tāpēc ienaidnieks tādā veidā noķer mūsu prātu, mūsu sirdi, lai mēs sākam darīt kaut ko tādu, kas nav patiesība. Un šeit ļoti svarīgi ir, lai mēs zinām to, ko Dievs ir sagatavojis priekš mums. Lai mēs esam viņā, lai mēs paklausam viņa balsī, lai mēs varētu izdarīt visu to, ko Dievs grib. Tāpēc ļoti esam uzmanīgi to, ko mēs domājam, kādas domas nāk un tālāk, kas nāk iekšā sirdī. Tāpēc pret ko mēs cīnamies? Mēs cīnamies pret ļaunajiem gariem, kas ir šai pasaules telpā. Un ienaidnieks mūs noķer uz tā, ka mēs nezinājām patiesību. Mēs nezinājām patiesību par to, kā Dievs mani redz, ko Dievs bija ieplānojis par manu dzīvi. Un tad, kad mēs to nezinām, kad mēs to nepieņemam, kad mēs Dievu nesaprotam, tad ienaidnieks ļoti tā kā dziļi cenš ielikt mūsos kaut kādas domas, kaut kādus uzskatus. Un kas notiek? Tā kā Dievs jautāja Ādamam, kas tev to ir teicis, ka tu esi kails? Cilvēkam sāk likties, es esmu kails, es nevienam neesmu vajadzīgs, es esmu sliktāks par citiem, vai atkal citādīgi sātans var teikt, tu esi labs, tu esi grandios, un cilvēks paliek tāds lēpnis, tāds augstprātīgs. Un viņš strādā caur tām arī rētām, viņš zina, kādas rētas, viņš zina, kas bijis bērnībā, viņš ir pats atnācis, lai tavu dzīvi sabojātu caur atstumtību. Efesiešanas 6. nodaļa, te teiks no 10. līdz 13. pantam. Beidzot topiet stipri savā kungā. Sauls visu laiku teica Samuēlam,
es iešu un es pielūkšu tavu Dievu. Ļoti svarīgi, lai man ir pašam personīgas attiecības ar Kristu. Tāpēc topēc stipri savā kungā. Ko tas nozīmē? Es viņu pazīstu. Es savu kungu pazīstu. Es zinu, kā viņš tagad būtu rīkojies. Es zinu, kā viņš skatās uz mani. Es novērtēju sevi, kā viņš mani novērtē. Es nedrīkstu kaut ko augstāk vai zemāk celt par to, ko Dievs domā par mani. Saproti? Un tāpēc es cenšos viņu iepazīt caur rakstiem, lūkšanā. Es viņu iepazīstu ikdienā. Un tāpēc šeit ir teikts, un viņa varenajā spēkā. Es iepazīstu Dievu, iepazīstu viņa gribu, un vēl es iepazīstu viņa spēku, kurš šodien mājo manī. Tāpēc es varu redzēt to, kā Dievs šodien darbojas, cik viņš man dara stipru. Viņš dod man vārdu, dod man atklāsmi, dod man zināšanu. Pat pirms es jau eju kaut kādās cīņās, cik reiz man ir Dievs brīdinājis, ka tev gaida cīņa, ka tev būs uzbrukums. Svētais gars man runā. Un Bībelē teiks, ka viņš nerunās no sevis paša, bet viņš runās to, ko dzirdēs, jo jums atklās nākamās lietas. Tas ir teiks par svēto garu. Tātad svētais gars man runās, viņš būs ar mani, un tāpēc viņš ir tas parokletos. Viņš ir tas, kurš ir tas aizstāvis, kurš man visu laiku ir blakus, lai es varētu izdzīvot šo dzīvi kā uzvarētājs. Tāpēc, ka Jēzus ir uzvarējis, un Jēzus tāpēc teica, es jums atstāju savu mieru, un turiet drošu prātu, jo es šo pasauli esmu uzvarējis. Jums būs bēdas, jums būs uzbrukumi. Tie ir meli, kā es lasīju tāds Galahers, tāds autors, viņam ir grāmatiņa lūkšanas dzīve. Un es viņu nopirku, es viņu izlasīju, tur bija pa nodaļām, ļoti skaisti viss. Un tur vienā nodaļā bija teikts tā, ja tu cīnīsies ar vēlnu un tu stipri stāvēsi par patiesību, viņš tevi pakārdinās un aizies, sapratīs, kad ar tevi jēga cīnīties nav, un viņš atstās tevi uz visiem laikiem. Es domāju, forši, es tikko biju pieņēmis Kristu, tas ir 96. gads, 95. Es domāju, vajag forši aizies un viss, un man tikai bišķiņ te jāpastāv stiprāk, un viņš aizies. Bet es zinu, tā nav patiesība, tāpēc ļoti esmu uzmanīgi visādām grāmatiņām. Vai tā saka Bībele? Jā, Jēzu sātans kārdināja. Jā, viņš stāvēja stipri patiesībā, sakot, stāv rakstīts, viņš atgāja no viņu. Un kā tur ir teikts, kurš man pateiks? Līdz zināmam laikam. Un pēc tam viņš nāca klāt pie viņa Ģedzemenē, viņš nāca pie viņa klāt caur Pēteri, viņš nāca pie viņa klāt caur farizēm, caur rakstu mācītājiem, pat caur radiniekiem, gribot saturēt viņu, tāpēc, ka viņš it kā prāti ir zaudējis. Dažādā veidā. Kā uzbrūk dēmoni? Kādā veidā? Otrais jautājums. No ārpus, ietekmējot abas domas, tas ir pamatā. Viņš nāk, viņš kaut ko runā, viņš var runāt dažādā veidā, un viņš grib atrast kaut kādu šķirbu. Ļoti bīstami ir iet cīņā, ja tu esi ievainots. Sātans tās asinis jūt. Viņš jūt, ka šis ir ievainots. Kur ir tā ievainotā vieta? Viņš tieši meklē to šķirbu, un tieši tad, kas notiek, šo cilvēku var būt slikta cīņā. Tāpēc es parasti saku, ja tu esi pieņēmis Jēzu Kristu, meklē dvēseles kopē, meklē attīrīšanu, meklē dziedināšanu. Protams, Jēzus mūs sakop, Jēzus visu to dara, bet ļoti svarīgi, lai visas saknes būtu izrauts, visas rēts būtu dziedināts, jo agri vai vēlu, reāli tev būs satikšanās ar viņu. Jēzum arī kā ūdens kristīs, viss ir labi, viss brīnišķīgi, saulīt spīd, bet pēc tam ir tuksnes un pēc tam ir cīņa. Un kāda ir tā šķirba pamatā kristiešiem? Un mums, kas esam atgriezušies pie Dieva, tā ir nepiedošana. Tā ir kaut kāda dvēseles saite ar kādu, kurš tev ir izdarījis pāri. Un kad ir nepiedošana, tur jau nāk vēl brālīši un māsiņas līdzi. Tur ir ienaidība, rūgtums, kurnēšana. Un kas caur to visu notiek ar cilvēku? Cilvēks nevar būt brīvs. Tāpēc, ka tas ir ļoti spēcīgs dēmons. Un vēl kas notiek, cilvēks arī nevar saņemt dziedināšanu. Viņš nevar saņemt dziedināšanu.
tāpēc, ka viņš vienkārši nevar atlaist kādu parādnieku. Un Jēzus ļoti bieži par to ļoti stingri runāja. Viņš saka, un kad jūs stāvat Dievu lūdzot, viņš saka, piedodiet, lai arī jums būtu piedots. Arī pat Lūkas, kad mēs lasām, vai Mateja laikam, 6. nodaļā, mēs lasām par to, ka mūsu Tēvs debesīs, Jēzus māca lūgt, viņš māca tur dažādas sfēras, tur neieviet kārdināšanu, atpestīt no ļaunā, un tā tālāk. Un beidz, kad viņš šo lūkšanu beidz, tad viņš pēc tās lūkšanas, viņš izskaidro tieši vienu mazu momentiņu no tās lūkšanas. Viņš saka, un piedodiet saviem visiem parādniekiem, lai jums būtu piedots. Jo, ja jūs nepiedodat, jums Dievs nepiedos. Viņš tā kā ļoti svarīgu lietu izdala par to, lai mēs piedodam. Ko nozīmē piedot? Tas nozīmē, ka es redzu visu Dievu gaismā. Es redzu, ka tas ir velns, kurš tajā laikā darbojās. Iespējams, mēs bijām neticīgi, iespējams, mana mamma bija neticīga, tētis vai tie cilvēki. Mēs bijām neticīgi, un tas cilvēks, ar kuru es dzīvoju, tas bija vispār narcis, tas bija vispār ļaunā garu varā. Šodien cilvēki daudzi demonizēti. Un tāpēc velns uzbrūk, lai atnes tev rēts, un tāpēc Bībelē teiks, mēs necīnamies pret miesu. Mēs necīnamies pret to, ko mēs redzam. Tāpēc es bieži saku, arī tu, ko tu biji izdarījis, cilvēks saka, es nevaru piedot, bija aborts manā dzīvē. Es biju uztaisījis abortu, es nevaru piedot sev. Es saku, tev ir jāpiedod sev. Tu biji pirmkārt bez Dieva. Un otrā lieta, velns, tas nāves gars bija atnācis tur caur kaut kādu tur mammu vai caur to vīrieti, ar ko tur viss tas sanāca. Ja? Un tu kā tur jauna meitene, sanāca tā. Viss, jā, paldies Dievam, ka šie bērniņi, viņi ir debesīs. Bet tagad tev ir jādzīvo tālāk, un tāpēc Bībelē teiks, ka Dievs savu dēlu sūtīja uz krustu, lai viņš nomirtu par visiem grēkiem. Un šis grēks tev arī ir piedots. Tāpēc, ja tev Dievs ir piedevis, kas tu tāda esi, ka tu sev nepiedod? Tu esi lielāka par Dievu, tāpēc Dievs tev ir piedevis. Tev ir jāpiedod sev un jāpieņem šī piedošana, un tu redzēsi to, ka notiks tavā dzīvē atbrīvošana. Un pēc tam mēs lūdzam un pavēlam Jēzus Kristus vārdā nāves gars, ej projām no šī cilvēka. Viņi iedevusi savā dzīvē nāves garam. Viņi paklausīs nāves garam un iedevu vietu. Tāpēc ir jāpavēl šim nāves garam aiziet projām. Un, protams, mums nav arī jāredzēs aiz katras problēmas tikai ļaunie gari. Tā arī ir bieži vien tāda galējība. Ja? Bet, ja mēs esam svaidījumā un gara vadībā, noteikti gars mūs vadīs tā, ka būs atpazīti visi vēlna darbi un viņi būs padzīti. Tāpēc noteikti jāsaprot, ka ir arī miesas kārības, ja, ir miesas vājības. Atcerieties, Dāvidam bija miesas vājība. Viņš bija uz kaut ko ļoti tendēts, viņam bija uz sievietēm. Viņam bija kaut kas tāds tā kā neuzvarēts. Un ko Sātans dara? Viņš atsūta Batsabi, kura mazgājās tieši blakus pie viņa balkona, kur viņš atpūtās. Sātans izstudējis ir visas tavas gaitas, un viņš piesūtīs tev kārdinājumu tur, kur tu vari iekrist. Tāpēc ļoti svarīgi zināt, ja tev ir problēma, un parasti svētais gars pasaka, viņš pat var pateikt par mobilo. Viņš var pateikt, šis te mobilais, viņš var tevi atšķirt no manis, ja tu tur pavadīsi laiku un ne tur, kur vajag. Viņš redz, kur tu tā kā sāc palikt vājš, kur tu tieši sāc ievilgts būt. Un tāpēc viņš tev sūtīs, viņš tev iedos labu iPhone, tu nopirksi, wow! Un nevienmēr tā ir svētība kaut kāda, ka tev kaut kas, nezinu, tur kompis vai tur teļuks kaut kāds, jā, vai mašīna vai vēl kaut kas. Jā, skaties uz visu, ka tas var pēkšņi palikt par slazdu. Un tāpēc jāzina, ir miesas kārības. Man saka, vai te iedzer nedaudz nedrīkst, vai te kristiešiem, tu Bībelē teiks, lai nav pārmērīga vīna dzērājs. Un man tā jautā, vai te kategoriski teiks, ka nedrīkst dzert? Vai te Bībelē ir tā kategoriski? Taču teiks, neapreibieties ar vīnu. Es vienkārši dzeru, bet es neapreibinos. Es, piemēram, saku, jā, es esmu brīvs Kristu Jēzu. Bībelē teiks, ka stāv, lai bijis, ka viņš nekrīt. Es zinu, ka mans tēvs nodega no alkohola. Viņam tas bija vienkārši problēma visas dzīves laikā. Un es vienkārši negribu vēlnam dot pirkstiņu. Zin kā daudz saka, es jau stiprs, es varu tur. Viss sākās ar to varu,
ar to mazumiņu, un pēc tam viss aiziet ripulī. Un zini, kad pirmo reizi tev Dievs atbrīvo, tas ir, tas šitā te, un tad ir tā, turi šo te žēlastību, nepārdod, viņš tev ir atbrīvojis. Nevajag spēlēties, nekas, es atkal pakritīšu, es atkal padzeršu, es atkal pagulēšu pa labi, pa kreisi, un es pēc tam būšu brīvs. Tu zini, varbūt tā kā Simpsonam. Viņš spēlējās, apgulās pie Delīlas. Es celšos kā agrāk, es iešu kalpošu, es aiziešu uz draudzi, es palūkšu Dievam. Un zini, kad mēs šīs pasaules klēpī guļam, kaut kādos grēkos, Dievs saka, kur tu vispār guli? Kādās tu domās? Kur tu vispār esi? Un tu zini, viņš piecēlās un vairs spēka nav, vairs nav uzvaras. Kāpēc tā man ir daudz draugu liecības? Man tik daudz cilvēku saka, es pirmajā reizē saņēmu atbrīvošanu no alkohola, bet pēc tam es iekritu, un pēc tam cīņas, es joprojām nevaru vairs atbrīvoties. Un šie cilvēki man saka, kā tagad, man tie jau 2 cilvēki man acis priekšā, viņi saka, es sāku šaubīties Dievā. Kāpēc Dievs man neatbrīvo? Kāpēc? Vai vispār viņš ir? Zini, pirmo reizi Dievs atbrīvo, viņš ir. Pēc tam, un tāpēc es gribu pateikt, kāpēc visas tās cīņas notiek mūsu dzīvē. Kāds mērķis? Mērķis nozagt tavu ticību. Sātana mērķis galvenais, lai tev vairs nav skats uz Kristu, ka viņš nespēja tev palīdzēt, ka nav jēga tev ticēt viņam, ka tas viss nestrādā. Beidz, atslāpsti. Un tad, kad tu atslāpsti, tad atnāk 7 ļaunāki un paliek sliktāk vēl nekā bijis ir iepriekš. Tāpēc atceries to, uzlika roku uz arkla, neatskaties atpakaļ. Mēs ejam līdz pilnai uzvarai. Ja paliek karsts, paliek grūti, es saku, brāļi, māsa, lūdziet, man ir vajadzīgs atbalsts, es jūtu tā kā spēki zūd. Lūdziet par mani, lai man nezūd spēki. Ja kāds var pagavēt, jo cerēs tāds laiks, ka tu nevari gavēt, tu esi viss tā kā izlādēts, tad jūs varat lūgt, vai varētu kāds paņemt par mani gavēni, lai es varu pacelties, lai es varu nostiprināties. Un nākošais moments pie tā, kā uzbrūk dēmoni caur apstākļiem. Ja? Tad uznāk apstākļi kaut kādi. Ja? Tas viss ir priekš tā, lai šie apstākļi tevi nospiestu. Un, protams, Dievs to visu pieļauj, un Dievs grib, lai šie apstākļi padara tevi stiprāku, padara tevi tuvāku Dievam. Tas nav priekš tā, lai tu attālinātos, lai tu vairāk ietu pastaigāties lūkšanā, lai, kad tu brauc mašīnā, lai tu vairāk lūgtu. Lai tu neizlaistu lūkšanas dievkalpojumus, lai tu visur meklētu, kur ir iespēja palūgt. Saproti? Nevis muktu prom no draudzes un sēdēt mājās un kaut ko, kā saka, meditētu, kā šodien saka, ja? Kaut ko izdomāsi. Dārgais, tu 1000 gadus sēdēsi domās, un es tev varu pateikt, ja izdomās, tad izdomās nepareizi. Bet, kad tu atnāc, Bībelē teiks, ka no tā kunga cilvēkam, kas ir ar to kungu, viņam nav grūti iegūt pareizu atziņu. Jo tu, kad tu esi garā, tev Dievs vienkārši runā, viņš ir tava ātrā palīdzība, viņš saka, dari šo vai nedari tā, kad tu esi karsts, tad tev vienkārši ir tāda gara vadība un tāda dzīvē uzvara, ka Sātans neko nespēj. Tāpēc mēs lasām atklāsmes grāmatā 2:10, tur ir teikts par to, ka Dievs zina, ka šai draudzei būs uzbrukums, un šim mācītājam arī, un te ir teikts 10. pāntā, nebīsties par to, ka tev būs jācieš, redz, velns metīs cietumā kāds no jums, lai jūs tiktu pārbaudīti, jums būs bēdas 10 dienas. Esi uzticīgs līdz nāvei, tad es tev došu dzīvības vainagu. Dievs zina, ko darīs Sātans pilnībā, un viņš saka, es jūs neatbrīvošu no šīm problēmām. Jums būs 10 dienas, jūs varēsiet to paciest 10 dienas. Bet no jūsu puses es prasu, esiet uzticami. Uzticami kam? Tām atklāsmēm, ko es jums esmu devis jau iepriekš. Es tev esmu mācījis, un es tev nedodu apstākļus lielākus vai grūtākus, kādus tu varētu panest. Tu varēsi, un tas tev padarīs vēl stiprāku un vēl tuvāku Dievam. Es gatavoju tevi kalpošanai. Es tevi gribu tagad norūdīt, kā mēs pagājušreiz runājām. Un pēc tam es tevi gribu sūtīt. Pēc tam es tevi gribu spēcīgi lietot. Tāpēc
arī 1. Tesaloniķiešiem 3. nodaļā no 1. līdz 5. pantam Pāvils saka, mēs sūtījām brāļus pie jums, lai pārbaudītu, kā ir ar jūsu ticību, vai kārdinātājs nav jūs kārdinājis un nav sācis irt mūsu darbs, jo mēs jau jums iepriekš pateicām, ka vajāšanām ir jāatnāk, un tā tas arī ir noticis. Viņi saņēma atklāsmi no Svētā gara, ka nāks tajā ērijā, kur dzīvoja šī draudze, vajāšanas. Un viņi pabrīdināja, drīz mums būs problēmas, uzbrukums sāksies. Un tad Pāvils sūta brāļus pajautāt, vai nav cilvēki sākuši šaubīties. No kā? Nu tā, ka vajāšanas, nu tā, ka kaut kādas problēmas. Tāpēc atceries to, ka tā ir dzīves norma. Ja es teicu, ka jums būs kaut kādi spiedieni, būs kaut kādi uzbrukumi, bet lai jūsu prāts ir drošs. Lai jūs zināt, ka jums ir tas, kurš rūpējās par jums. Nav šodien vēlnam vara. Viņam ir atņemta tā vara, jūs zinat to? Viņa vara vienīgais ir meli. Viņš vienīgi var melot. Viņam tas izdodas ļoti tā pārliecinoši. Un kā es šiem meliem varu stāties pret? Es varu stāties tikai ar to, ko man tas kungs ir teicis. Ja es zinu, ko man kungs ir teicis, viss, es esmu uzvarētājs. Man nevajag pat, zini, ir brīži, ka mēs pasīvi sēžam. Nē, man ir jāsāk pasludināt to, ko Dievs ir teicis savā vārdā. Es braucu mašīnā, saku, Dievs, paldies, ka esmu tavs kalps, esmu tavs svaidītājs un esmu tavs sludinātājs, esmu tavs instruments. Jo vēlns vienmēr tieši citīs uz to sfēru, uz kuru tu esi aicināts. Paskaties, tur līderi sauc. Es pateikšu, katram šitā pieies, tāpēc, ka Nehēmija, kas sāka celt sienu, viņu sāka pasties. Grib kļūt par ķēniņu. Sanabalats un Tobija, tie ir sātana prototipi. Vai viņam sanāks vispār? Vai vispār ir jēga no šiem sadedzinātiem akmeņiem kaut ko te celt? Labs atnāks ar savu astu uzsitīs un tas viss sabruks. Neizdosies, viss sabruks, vai vispār ir jēga no šiem te cilvēkiem kaut ko te veidot, un viņš nāk ar šaubām, viņš laika triec ar vienu ar otru. Un ko darīja Nehēmija? Viņš stiprāk lūdza Dievu. Vienkārši lūkšanā. Paldies Tev, Dievs, ka Tu esi aicinājis, ka šodien nāk viss no Tevis, ka tas nav tāpat, tā nav sagadīšanās. Dievs, Tu esi man paaicinājis, es to esmu saņēmis savā sirdī, un tāpēc Dievs Tu man lieto. Tāpēc šaubinātājs nāk un kaut kādās sfērās tieši uz kurām Tevi Dievs ir aicinājis, viņš tieši tur arī metīs savus bultus. Un trešais, caur cilvēkiem. Ja? Tātad nāk uzbrukumi caur cilvēkiem. Un tas bija arī apstuļu Pāvila dzīvē, tas dzelonis miesā. Tas ne tikai ka slimība, ja? Bet tur viņš saka, ka es tāpēc esmu priecīgs arī savās vājībās, viņš no sākuma saka. Pēc tam viņš saka pārestībās, vajāšanās, kuras nāk no cilvēkiem, jo kad es esmu nespēcīgs, tad esmu spēcīgs. 2. Korintiešiem 12. nodaļa no 7. līdz 10. pantam. Tāpēc mēs pārējām šo svarīgo nobeigumu daļu, kādus ieročus mums ir jāpielieto. Tātad, kas mums ir jādara, lai mēs varētu būt uzvaroši, ko es pats praktiski savā dzīvē lietoju. Jo mūsu cīņas ieroči nav miesīgi, bet spēcīgi Dieva priekšā cietokšņu noārdīšanai. Mēs apgāžam prātojumus un visas augstprātīgās iedomas, kas paceļas pret Dieva atziņu, un uzvaram visus prātus, lai tie ir Kristum paklausīgi. Kur viņi tos cietokšus atrada? Prātā. Prātā viņu vai prātā citu cilvēku dzīvēs? Citu, bet es domāju, tu nevari nevienam neko iemācīt un pateikt un pārliecināt, jo tu pats neesi pārliecināts. Ja no sākuma tev tas cietoks nav sabrucis pareizi, tāpēc viņi paši bija brīvi, tāpēc viņi teica, ka mums ir šie taisnības. Iepriekš ir teikts, es jūs lūdzu, ka man pie jums nākot nevajadzētu būt bārgam ar tādu drosmi, ar kādu es gribu uzstāties pret dažiem, kas domā, ka mēs dzīvojam pasaulīgi. Mēs dzīvojam gan pasaulīgi, bet necīnamies pasaulīgi. Viņi domāja tā par viņiem, ka viņiem tikai tur vajag mūsu finanses. Viņi jau tur patīk pašikot. Viņam patīk kaut ko pārzemēm pabraukāt. Viņi tur jau tikai tā.
Saproti? Bija iesācis tas viņu prātos. Un viņi saka, nē, mēs neesam tādi. Mūsu mērķis nav tāds. Tāpēc mums ir brīvība no tā visa. Mēs paši esam ieguvuši brīvību. Mēs agrāk tāpat domājām, bet tagad viss ir izmainījies. Ja? Un tad viņi iet ar ko? Ar to atklāsmi, kas viņiem dzīvē ir. Viņi iet, nevis vienkārši iesim un cīnīsimies. Zin, kā tādi dēmonu hunteri, ja? Dēmonu mednieki. Viņš un cilvēki iet tagad un meklē. Paskaties uz mani. Skaties man acīs. Es redzu, tev dēmons ir. Nāc šurp, iesim lūgt. Un viņš staigā ritīgs tāds iededzies tagad, Andri paklausījies, tur vēl tās, ja Dievs dos rudenī konferenci, tagad mēs iesim tagad meklēsim. Zini, kas ir? Ja tu gribi, paklausies, un vari pat sev pierakstīt, ja tu gribi gūt uzvaras, ej uz tām teritorijām, uz kurām tevi Dievs sūta. Kāpēc daudz man bija cīņas dzīvē, karstas cīņas? Kāpēc viņas bija uzvarētas? Tāpēc, ka es gāju tikai tur, kur man Dievs sūtīja. Es negāju, ja man Dievs tur nesūta. Man nav svaidījuma, man nav iedvesmas, man nav no Dieva pavēle iet un runāt, iet un darboties, iet un pieņemt lēmumus. Tāpēc Dievs pats sankcionēja tās cīņas. Viņš ieveda, bija dažādi ļoti smagi brīži. Bet es zinu, ka viņš bija ar mani. Liekas, ka es viens pats, bet Dievs ir ar mani. Dievs mani stiprina. Un cilvēku, vau, kā tu varēji? Es redzēju tevī Kristu, es redzēju tevī lēnprātību. Kā tas tev tā bija? Tāpēc, ka ja tu ej kopā ar Kristu, saprot, Kristus neies uz tavām cīņām. Kristus neies tur, kur viņš tevi nav sūtījis. Viņš ies tikai tur, kur viņš tevi sūta. Viņš ies pats ar tevi kopā, un viņš palīdzēs tev visu uzvarēt. Pasties, 2. Timoteja 2. nodaļa, 14. līdz 16. pantam. To visu atgādini, apliecinādams Dievu priekšā, tāda Pāvils Timotejam mācītājam māca cīņas. Viņš būs draudzē, viņam būs daudz uzbrukumu, viņš viņam māca, viņš sūta viņam tādu pastorālu vēstuli. Viņš saka tā, to visu atgādini, apliecinādams Dievu priekšā, lai viņi nekarotu vārdiem. Tas nekam nedara, tas samaitā klausītājs. Centies būt Dieva acīs krietns darbinieks, kam nav ko kaunēties un kas pareizi māca patiesības vārdu, bet no nesvētām un tukšām runām izvairies, jo viņi arvien dziļāk iestiks bezdievībā. Vienkārši ej projām no tā. Tu jūtu tam cilvēkam, itcerēs, Pāvils teica, vienreiz, otrais pamācīs, pat Jānis to teica, ja? Novērsies. Un pat beigās viņš saka tā, bet aplamās un nemākulīgās prātošanas noraidi, tad neej cīņā. Cerēs, mūsu uzvara vienkārši, tas nav mans lauks, ka man tagad to cilvēku vajag cīnīties. Mani komentāri nāk citreiz tādi asi. Un tāds citreiz grib tā miesa. Uzraksti viņam. Ieliec vēl tur raksta vietu klāt, tu taču vari. Davai. Un man viens tur sāka, es skatos, viņš man raksta, es viņam tur lēnītēm atrakstīju tur tā. Es skatos, viņš atkal. Un es saprotu, ka tas nav mans aicinājums. Man ir jākaro Dieva kari, man ir jākaro nevis pret cilvēkiem, bet pār cilvēkiem. Saproti? Lai atkarot viņus priekš Dieva valstības, nevis kurš te būs čempions. Nu, ko pielikt tev pie vietas? Nu, ko rakstīsi komentāri? Ko? Redzēsiet, ar kādu spēka vīri jūs te. Un zini, tā miesti grib tā. Tāpēc skaties, te ir teikts, bet mūsu kunga kalpam nepieklājas ķildoties, bet būt laipnam pret visiem, izveicīga mācīšanā un panest ļaunumu. Tādam, kas ar lēnprātību pamāca pretnieks, varbūt Dievs kādreiz dotu viņiem atgriezties pie patiesības atziņas, un viņi atkal atgūtu skaidru prātu, atraisīdamies no vēlna valga, ar ko tie sagūstīti, lai darītu viņa gribu. Sātans viņus sagūsta, viņa griba ir, lai apzaktu mūs ar mieru, un lai mēs zaudētu žēlastību, lai mēs zaudētu enerģiju, lai mēs savstarpēji sāktu cīnīties. Ja? Tāpēc neej uz to teritoriju, ja tu zini, ka Dievs man tur nesūta. Man nevajag iet šajā konfliktā, tāpēc, ka tas nav mans konflikts. Tas ir pirmais, ja? Tas ir kā galvenais iesākuma vārds. Ja? Tātad pirmais, ar ko mēs cīnāmies, kas ir mūsu ierocis, tā ir patiesība. Patiesība. Tad stāviet savus gurnus apjūzuši ar patiesību. Efeziešiem 6. nodaļa un 14. pāns. Ja? Tātad, kas ir tā patiesība? Tu redzi lietas patiesajā gaismā.
Tu redzi lietas par tagadni, par nākotni un arī par pagātni. No kurienes tu to zini? Tāpēc, ka Dievs tev to ir atklājis. Un kad tu zini patiesību, tā patiesība tevi atbrīvo no meliem. Tāpēc, ka velns, viņš mūs biedē, viņš mūs šauba. Vai tiešām tā tas ir? Un tāpēc man ir rakstu vietas. Jūs zināt, ka man vienmēr ir raksti. Un kāpēc tā kā, sanāk man dzīve tā kā tas lokomotīvi, viņa nesās. Un kāpēc tā kā liek kaut kādus šķēršus, ir cilvēki tā kā grib, bet viņi tā kā redz, ka nemaz valns tā kā redz, šito tu viņu nepaņemsi. Tāpēc, ka visu laiku raksti ir patiesi, man Dievs to ir atklājis. Man ir atklājis pat Dievs, pat ne tikai Dieva eņģeļu darbību, bet arī vēlna darbību. Kā viņš kārdina. Bībelē teiks, mums nav nezināmi viņa nodomi. Ja? Bībelē teiks, mums ir zināmi vēlni, Dievs mums to atklāja. Viņš atklāja līdzīgi kā arī Elīsam. Ķēniņš, pretinieku ķēniņš, saka, klausies, kas ir ar izrēliešiem? Kurš ir nodevējis, ka mēs ejam, mēs gribam viņus ielenkt, bet jau iepriekš ir pateikts, ka kur mēs būsim noslēpuši savu karaspēku. Un tad saka, nē, nav neviens, bet tur viņiem ir tāds cilvēks, tāds Elijas, kuram Dievs saka par to, ko tu ķēniņu savā guļamistabā runā. Viņam viss tiek atklāts. Es teikšu, tā ir vecā derība šodien, es varu būt tāds kā Elijas. Man var Dievs runāt, ka šī lieta, tas tevi ievilks nepareizās lietās, tas tevi novirzīs no kalpošanas Dievam, tas tevi atslābinās. Tāpēc tev nav jābīstās, kā es bieži saku, es biju noķerts ar baiļu garu, ar melu garu, ar okultismu biju noķerts, jā. Velns bija pilnībā mani saistījis rokas un kājas, bet ko izdarīja Dievs? Man atklāja, ka tie visi ir meli. Viņš parādīja man, kur ir saknes, un viņš man caur to atbrīvoja. Tāpēc tev vajag lūgt Dievu un lasīt Bībeli nevis priekš Dievu. Tev vajag to darīt priekš sevis. Ne priekš mācītāju, ne priekš mājas grupas tev vajag pierakstīt. Priekš sevis pašu. Lai tu vari vienkārši pasēdēt, pārlasīt un pateikt, Dievs, ko tu šodien gribēji pateikt? Šis vārds nebija tam, kas šodien neatnāca. Viņš tieši priekš viņa ir šis vārds. Nē, šis vārds ir priekš manis. Dievs man kaut ko grib pateikt, viņš grib kaut ko man iemācīt. Tāpēc šodien ir tik daudz visādas mācības, tik daudz visādas lietas, bet vai es to patiesību satvērs? Un zini, tā patiesība, tas nav tikai rakstu vietas, bet tas ir pats Jēzus. Jēzus saka, es esmu patiesība, ceļš un dzīvība, un neviens netiek pie tēva, kā viens caur mani. Tu neaizies līdz tēvam, tu nebūsi kontaktā ar tēvu, ja tu neuztversi Jēzu. Ja tu neskatīsies, kā mans kungs Jēzus būtu teicis šo vārdu blin. Esat dzirdējuši cilvēku kristieši šodien runā. Viņš pat liecina par debesu valsti, bet viņam tāds vārds, kā ar tā kristietis, es arī atļāvos, es to nelietoju, bet es vienkārši parastu piemēru saku. Un cerēs tā domā, Jēzus būtu tādu vārdu lietojis? Man liekas, ka nebūtu tādu vārdu lietojis. Vai Jēzus tā būtu runājis? Viņš tā nebūtu runājis. Jēzus tā būtu cīnījies, Jēzus tā nebūtu cīnījies. Kā Jēzus būtu šo dzīvi izdzīvojis, kā šodien, ja viņš būtu manā miesā? Viņš ietu pie cilvēkiem, viņš maksimāli centos izplatīt evaņģēliju. Ja? Tāpēc tā ir tā patiesība. Šodien ļoti daudz cilvēks šitā pareizi dzīvot, šitā pareizi runāt, šitā pareizi ģērties. Un tu tā kā domā, vai tā Kristus gribētu, vai tā būtu. Saproti, tas ir Kristus gars manī, kurš māca mani visās jomās. Mums ir svaidījums, kurš māca mums visas lietas. Ja? Tāpēc šī ir tā patiesība. Ja? Tātad stāviet savus gurnus apjauzuši ar patiesību. Es visu skatos caur Jēzu Kristu, un es gribu palikt tāds, kāds ir Jēzus. Šo mūziku Jēzus klausītos. Šī ir dievišķa mūzika. Šie raidījumi, ko es skatos, Jēzus man varētu blakus sēdēt, un mēs kopā Jēzu paskatīsimies kopā šo raidījumu. Nē. Tāpēc man cilvēki jautā, māstāj, vai drīkst iet uz diskotēkām, vai var iet uz bāriem tur pasēdēt. Es jau nedzeršu, es tikai pasēdēšu blakus ar draugiem. Es saku, ja tu vari palūgt par to, tad ej. Ja tu vari pateikt, Dievs svētī man, lai es to izdaru tavā vārdā, priekš tavas slavas. Ja tu to nevari,
tad tev ir atbilde uzreiz. Otrais ir gara zobens, un tas ir Dieva vārds. 17. pantā ir teikts, satveriet gara zobenu. Tas ir vienīgais no visiem Dieva ieročiem, kas ir priekš uzbrukuma. Ja, tad mums ne tikai jābūt tādā pozīcijā, ka es zinu, ka esmu Kristu, jā, tad man ir pestīšanas bruņu cepuri no Kristus, mans vārds ir dzīves grāmatā, man ir taisnības bruņas, jā. Man ir tur ticības vairoks, jā, man ir kājas apauts ar gatavību nest mieru evaņģēliju, bet mums arī ir iespēja atcīnīt teritorijas. Ir kaut kas, kur vēlnam bija dota vieta, un tāpēc es varu iet un ar gara zobenu uzbrukt ienaidē. Un šis gara zobens ir Dieva vārds. Un tas nav kā vārds, kā burts, bet tas ir vārds kā gars. Tas ir tas, ko man Dievs saka. Tātad Dievs man garā ir mācījis. Viņš man ir atklājis kaut kādas lietas, viņš man ir runājis uz manu dzīvi. It īpaši šajā pēdējā laikā. Ir jums tā, ka tu kaut kādas tēmas pēdējā laikā visu laiku satiec viens un tās pašas, un kad tu lasi Bībeli, tev Dievs arī uz kaut kādām raksturvietām īpaši liek uzsvaru. Jums ir tā? Un pēc tam tu saproti, ka pēc Dievs man par to tā kā runāja, gan caur cilvēkiem, gan caur rakstiem, tāpēc, ka svētais gars tev runāja. Viņš tev deva jau iepriekš, lai tu zinātu, kas var notikt. Un viņš jau tevi gatavoja. Un tāpēc šis ir tas gara zobens, ar kuru mēs varam uzbrukt vēlnam, uzbrukt nepatiesībai. Un viņš neko nespēja, tāpēc, ka patiesība tā ir gaisma. Dieva vārds, tas ir spēks. Tāpēc Jēzus visu laiku teica, stāv rakstīts Sātanam. Viņš viņam uzbruka, un redzam, ka Sātans apklusa. Tāpēc ar Sātanu nevajag diskutēt. Vienkārši, kā Bībelē ir teikts. Kā Bībelē ir teikts, un kā man Dievs ir mācījis, kā man Dievs ir atklājis. Un tas parasti būs ļoti dziļi, ļoti spēcīgi, jo Sātans arī var oponēt ar kaut kādām raksturvietām. Bet tu zinās to, ko tev Dievs ir pateicis, un tu tieši to arī pateiksi. Tieši tāda doma tev arī būs pret vēlnu. Un trešais, kas vēl ir svarīgs kā ierocis, tā ir svētdzīve. Tas ir tas, ko nespēja vēlns. Zini, Bībelē teikts, tie ir nešķīstie gari. Kāpēc tie nešķīstie gari nāk? Lai mani padarītu nešķīst. Svētais gars ir atnācis, lai man dzīve būtu svēta. Belcebuls, ziniet, tas redzēs, Bībelē teikts par Belcebulu, viņš ir ļauno garu, ja, pavēlnieks. Ja. Īstenībā tas ir tas mušu pavēlnieks. Ja. Tas ir no grieķu valodas mušu pavēlnieks. Kas ir mušas? Mušas ir tās, kuras nes infekciju. Un tās infekcija, kur viņi parādās domās. Tad, ja tu pieļauj kaut kādu domu, un tu atļauj viņai nosēsties un pāriet tavā sirdī, visu tu esi inficēts. Mušas nes infekciju. Sātans grib tevi inficēt ar kaut ko pret draudzi, ar kaut ko pret brāļiem, pret māsām, pret kalpotājiem, pret ģimenes locekļiem. Viņš grib vienkārši sūtīt tev nepareizu domu. Un viņš grib, lai tu to pieņem un lai tu paliec nešķīsts. Un interesanti, Jāņa 14:30, Jēzus saka, es vairs ar jums nerunāšu, jo nāk šīs pasaules valdnieks, viņš saka, jā. Un tur ir teikts latviešu Bībelē, ka bet pār mani viņš nenieka nespēja. Nu, protams, kāpēc viņš nespēja? Tāpēc, ka viņam nav tiesiska nekāda likuma, viņam nav nekas iedots. Ir bijuši tādi brīži, kad cilvēks dzen ārā ļauno garu, vai tur stāv kopā komandā, un tas ļaunais gars sāk teikt, klausies, tu tur šito te dari pa kluso, un to tu dari pa kluso, un tu esi atnācis mani dzīt ārā. Saprot, te ir momenti, kā Jēzus saka, ka viņam nav varas, viņam nav vietas, nedodiet vietu, tāpēc atbrīvojies no iemesliem. Nestaigāt, citādīgi tavam vārdam nebūs tāda vara. Jēzus vārdā Sātans tev pavēl iet prom, bet kāpēc viņš neiet prom? Tāpēc, ka viņam ir aizķere, viņam ir āķīts atstāts. Viņam ir āķīts, tāpēc visus tos āķīšus, varbūt tas ir sāpīgi, bet tas ir jāņem ārā. Es visas tās saites, es metu projām. Viss, kas ir bijis no pagātnes, viss, kas iet pa pagātnes līniju, es redzu, ka tas atkārtojās maniem radiem, tā ir bijis tagad manā dzīvē, tā tas ir. Es redzu, vai tas ir intīmajā sfērā, vai tas ir finansiālā sfērā, vai tas ir rakstura sfērā kaut kas tāds laika viņam tur virmuļo, sprākst virsū, ja? Bailes cilvēkam, patstāvīgi bailes, tas nav normāli, ka cilvēks laika dzīvo bailēs.
Ja? Tāpēc ļoti svarīgi, lai šīs lietas no tautas būtu iztīrītas, un tad tu redzēsi, ka tev ir svētdzīve, tev ir spēks, tev ir uzvara. Svētais gars ļoti spēcīgi darbojās, tāpēc apostoli ļoti dzīvoja svēti. Viņi dzīvoja Dievā, viņi bija lūkšanās, viņi vēlējās, lai viņu dzīvēs darbojās svētais gars, un tas bija tas primārais, pēc kā viņi tiecās. Un pēdējais, tas arī kā nobeigums, tā ir lūkšana. Jo Efeziešiem 6. nodaļā, 18. pāntā ir teikts: ar visām lūkšanām un lūgumiem lūdziet Dievu garā ik brīdi. Kad tu esi karsts, kad tu esi pilns svētā gara, mušas baidās sēsties uz tā, kurš ir karsts. Vienkārši tev nenāks tās stulbās domas virsū. Tev nebūs netiklas domas, tev nebūs netikli skati, tev nebūs apvainojumi, aizvainojumi. Kāpēc? Tāpēc, ka tu viss esi garā. Tu ar kungu runā, tu viņā dzīvo. Tev nav ko slēpt, tu gribi tuvāk Dievam būt. Tavs uzdevums, jo es parasti redzu tos cilvēkus, kur nāk šeit priekšā, kurš grib pietuvoties Dievam? Skrien tie, kur uz visās lūkšanās ir, kuri visi mājas grupās, kuri visu laiku rakstos. Viņi skrien šeit, lai būtu vēl tuvāk, kuri grib palūgt Dievam piedošanu par kaut ko. Un mēs redzam, ka tie, kas jau ir aktīvi, viņi šeit. A tie, kuri tur ir tādi, ķamķi, kā saka, knapi tādi. Viņš sēž, ko tu sēdi, skrien pie kunga. Viņš tevi gaida. Viņš saka, man viss ir kārtībā. Man viss ir normāli. Un tādi mēs arī agrāk bijām. Es cerēju, smējos, ka es kādam jautājumu, un pēc tam cilvēks saka, atceries, ka tu pie manis pienāci un jautāji, vai tev ir grēki. Es teicu, man nav grēki, manai sievai gan ir. Bet man vispār nav grēki. Bet tā ir, kad es pieņēmu Jēzu, ka es sāku lasīt Bībeli, es ieraudzīju ārprāts. Tāpēc, jo tuvāk mēs esam gaismai, jo vairāk mēs sākam redzēt. Tāpēc, kā tas ir, ka tu lūdz Dievu, ka tu esi savienībā ar kungu Jēzu? Vēlns, viņš baidās, tāpēc, ka tu garā esi. Viņš var kaut ko mest, kaut kāds būs, bet viņš skatās, kur ir bezūdens vietas. Bībelē teiks, ka ļaunais gars iziet, viņš apstaigā bezūdens vietas. Viņš skatās tās sirdis, kur nav ūdens, kur nav svētais gars, kur nav raksti. Viņš skatās uz kristiešu. Viņš saka, to es citīšu, to es piesitīšu, to es atsitīšu no draudzes, atsitīšu no lūkšanas dzīves. Viņš vispār nekalpos Dievam. Un tāpēc ir tāds cilvēkam, viņš saka, es saku, nāks kalpot. Es šodien nevaru. Man tur darīšanas. Zini, kad ir pazaudēta svētdzīve, kad nav lūkšanas, kad nav Dieva klātbūtnes, nav arī kalpošanas. Es to pamanu. Nevis tev nav laika vai tu esi aizņemts. Vienkārši tev prioritātes ir samainījušās. Un kas notiek cilvēku dzīvē? Viņš sāk neuzspēt. Viņš neuzspēj sagatavoties. Viņam tur nesanāk, viņam laika nav. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš ir izkritis no tās upes, kurā svētais gars plūst. Un tad, kad tu esi izkritis, tu esi savā spēkā, un tad ir tā, nasta ir smaga, un jūgs ir nepatīkams. Kāpēc es esmu kristietis? Sāk domas nāk tā kā Izraela tautai, kad mēs tur Ēģiptē, mēs ēdām lokus, gaļu ēdām, katli bija pilni. Bet neatceries, ka tev tur arī sita, jūs bijāt vergi. Un tad tā kā tu varbūt atgriezties vecajā dzīvē un dzīvot to baudu dzīvi, kā es dzīvoju, Sātans tādā veidā nāk un grib tevi atgriezt atpakaļ Ēģiptē. Tāpēc atceries to, ka kungs Jēzus saka, tu ej cīņām cauri un tu ies līdz pēdējām mirklim. Un Jēzus saka, kas uzvar, tas iemantos. Un tev ir jāredz debesu valstība. Tev jābūt ir atklāsmē par debesu valstību. Tev jāredz, ka debesu valstība ar katru dienu tuvojās, prieks tuvojās, laime tuvojās. Tur nebūs vairs kārdinātāji, tur vairs nebūs uzbrukumi, tur vairs nebūs spiediena. Tu būsi pārvarējis visu. Un pie reizes, kad tev bija šitais spiediens, kad tev bija cīņas, es pamanīju, kad man bija lielas karstas cīņas, man vienmēr bija ļoti spēcīgi, Dievs man lietoja. Gan svētrunās, gan arī indāli priekš cilvēkiem. Ļoti spēcīgi. Tāpēc atceries to, ka Dievs šodien strādā tavā dzīvē.
Un viņš gatavo tev mūžībai. Viņš gatavo arī tevi šeit kalpošanai. Un galvenais, kā Pāvils teica, turies pie mūžīgās dzīvības. Tāpēc reiz tā, kam tas vispār viss ir vajadzīgs? Mūžīgai dzīvībai. Dievs man attiek, Dievs mani gatavo, un pats galvenais, ka es zinu, ka ne tikai mani viņš gatavo mūžīgai dzīvībai, bet viņš vēl grib caur mani daudziem cilvēkiem palīdzēt. Viņš grib aizķert daudzas sirdis.